Sāksim ar to, ka esmu iznācis pirmo reizi kopš 9. vai 10. februāra. Grūti gāja, šodien grūti gāja. Jāpierod atkal pie ledus un visām kustībām jāielauž ceļgalu potītes atkal un tā tālāk, bet prieks, protams, atrasties šeit. Nebiju izlasē bijis 3 gadus. Tā kā viss šaļas atkal satikt. Pilnā sastāvā vēl nav, bet viennozīmīgi prieks satikt visus. Un, teiksim tā, jāsāk būs strādāt tā pa īstam no 5. aprīļa. Teikšu godīgi, vēl tādus konkrētus mērķus neesmu uzstādījis. Tagad galvenais ir 5. aprīli iesākt uz pozitīvas nots un trenēties bez nekādām traumām un ieiet ritmā. Tas ir, man liekas, galvenais šobrīd man personīgi. Bet, čempionātā noteikti mēs gribam parādīt ko vairāk, kā līdz šim esam izdarījuši. Protams, tur jāpaveicās arī varbūt kādā brīdī, bet, kā saka, veiksmi ir vienmēr tiem, kuri vairāk grib un vairāk strādā. Domāju, ka jā, būs jūtams, bet, protams, tas nebūs tā, kā ir ierasts, kad Latvijas fani aizbrauc uz čempionātu un uztais kārtīgas hokeja svētkus. Pietrūks tā fana atmosfēra viennozīmīgi, bet mums ir liels pluss, ka mēs varam gatavoties šeit Rīgā. Nekur nav jābraukā apkārt un tad visa kārtība, vairāk vai mazāk mums jau ir zinām, kā viss notiks līdz čempionātam, tāpēc es domāju, tas ir tāds liels pluss. Mums nav jādomā par to, vai jābrauc ātrāk kaut kur gatavoties, teiksim, ja čempionāts būtu Slovākijā vai nezinu, kur Čehijā. Un noteikti tas ir pluss. Bet spēlējot bez faniem, pieredze ir šajā sezonā. Jāsaka, ka patīkamāk bija spēlēt izbraukumā, kur vismaz 50% varēja fani iet Krievijā un bija hokeja atmosfēra daudz labāk. Tā kā arī nospēlējām ar Jokeri play-off visu izbraukumā. Es domāju, ka tas pat bija labāk nekā, ja būtu spēlējuši Helsinkos tukšās tribīnēs. Nebūtu play-off garš nekā Somijā ar sistēmu. Viņiem vārtsargi strādā pēc vairāk vai mazāk līdzīgas sistēmas. Strādā aktīvi ar rokām, kustība vārtos ir, teiksim, tā uz āru, uz atpakaļ. Viss kustība notiek lielākā amplitūdā, kā Zviedrijā to dara, lai gan Zviedrija arī ir ļoti labi vārtsargi. Tur atkal viņiem vairāk ir tā pozicionāli ar ķermeni spēlē. Somijā strādā ar rokām un vārtsargi cenšas būt nedaudz aktīvāk vārtos. Bet galvenais noteikti ir sistēma, vienota sistēma. Jo mūsu treneris arī nemaldos katru mēnesi brauc uz sapulcēm. Tur nezinu, kā to sauc, vai vārtsarga asociācija vai kas tam līdzīgs. Un viņiem vadošie vārtsarga treneri visi no Somijas sabrauc un apsprieda kaut kādas noteiktas spēles situācijas un skatījās, kā NHL vārtsargi spēlē un dalījās ar savām domām un to visu apkopoja un pēc tam izmanto treniņos. Tā kā tas ir milzīgs pluss viņiem. Jā, šobrīd pāragri ar aģentu runāju, nezinu, 2 nedēļas atpakaļ aptuveni. Viņš teica, ka vēl pāragri kaut ko tagad spriest un domāt, kas notiks, kamēr nebūs kārtīgi nokomplektēta treneru sastāvu KHL, tad būs visticamāk klusums šobrīd.